tika izšķūpēts. Tev šķīvīti, tev nevar šķīvīti? Pīču ēd šitā. Sarkano ņemam ārā. Labi, nē. Es nekad nebiju domājis, kad es, teiksim, ievācoties kaut kādā jaunā vietā, tu, kas ievākšos, kas tik ātri kļūst par tās vietas patriotu. Un tagad es esmu tāds patriots kļuvis, kad, principā, katra otrā vārda galā, jā, vai Ikšķilē labākie. Ja Ikšķilē ir ķīnos, musējais, tad viss labākie cilvēki. Ideja mums bija, ka mums vajag daudz vietas, mums vajag diezgan plašu teritoriju, jo mums ir liela ģimene, brāļi, māsas, daudz draugu, un mēs esam diezgan tādi aktīvi cilvēki. Mums ir neskaitāmas vietas, kur braukt ar ričukiem vasarā. Tepat gan, es domāju, pa šo pusi, Ikšķilē, gan caur pašu Ikšķilu un pa to, gan Daugava pusi. Mēs esam paši taisījuši lokus ar riteni no pašām mājām līdz Ikšķilē, un tad pa to veco lekam saucamo Ikšķilu šosei. Ritīgi labi. Es atceros, kad mēs zemi meklējām, tad mēs novilkām plus-mínus rādījus 50 km par Rīgas centru. Mēs strādājam Rīgā un zinājām, ka plānojam strādāt noteikti Rīgā. Mēs paskatījāmies pāris gabalus, kaut ko Babītē, kaut ko tur Mārupē, Plīnciemā, kas tur vēl, apmēram sastādījām sarakstu, kur mēs brauksim. Ikšķila bija viena no tām. Mums vienmēr gribējās lauku brīvību, bet pilsētas tā kā iespējas. Un tad, kad viņa mums parādīja to zemes gabalu, kā reiz viņa mums arī labi parādīja, ka rekur ir Ikšķils centrs, rekur ir Ogre, un rekur ir viņa, un tepat ir Rīga. Bet, protams, kad pirmajā brīdī, kad mēs atbraucām, šeit pilnīgi nebija nekā. Te bija ritīgi liela pļāva un zāle līdz jostas vietai. 5:30 no rīta vīrs man rādīja šo zemes gabalu, teica, iedomājies, māja un saulriets. Mēs pat picu varam pasūtīt. Un ved. Mums draugi neticēja. Teica, nevar būt. Ritīgā ziemā mēs varam pasūtīt picu, kad negribās gatavot ēst. Mēs izdomājām, ka mums vajag diezgan daudz vietas, un tā kā būtu forši mežiņš, un ja vēl upe kaut kur tur ir, vispār būtu super. Ikšķile mūs uzrunāja vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, viņai ir skaista vēsture. Tā ir nevis vienkārši, tā tomēr ir vieta ar senu vēsturi. Vārdu. Jā, ļoti tādu. Tas. Protams, tad, kad mēs ieraudzījām pašu zemes gabalu, tā bija tāda... tā bilde bija jāveido apkārt. Mēs sākām veidot apkārt šai idejai, kas ir. Mēs pārbaudījām, cik tālu līdz skolai, potenciāli, kur atrodas bērndārs, kur veikals, kur aptieka vai vispār ir. Un tad secinājām, ka reāli mums ir ļoti sasniedzamā attālumā principā visas ērtības, plus tas, kas nav, varbūt, teiksim, mājai pilsētā,
Mums ir ļoti liela teritorija, kur izpausties. Var futbolu spēlēt, var sauļoties, var taisīt lielus pasākumus. Bērni var vienkārši pļaustīties, neviens neatnāks viņiem par klusu vakarā. Var mūziku spēlēt, mums noteikti būs bungas. Mēs esam ieplānojuši, ka mums vajag bungas. Viss kārtībā? Jā? Labi. Nu. Vesels. Man ļoti patīk sportiskās aktivitātes. Te ir baseins, pie kam divi īstenībā. Viens ir pašā Ikšķilē, viens ir Ogrē, abi divi ļoti sasniedzami. Mums ir ledus halle, tad mēs esam gan peldējuši, gan slidojuši. Un liels gandarījums ir tas, ka mēs šeit stāvam pie strēlnieka pieminekļa, kas arī ir mūsu Ikšķilas novadnieka, tēlnieka Jāņa Karlova darbs. Paldies visiem, kas ir atnākuši, un atcerēsimies savus senčus, savus karavīrus, jo šie karavīri iezīmēja arī to ideju par mūsu nacionālās valsts vajadzību. Un tas bija pats sākums. Paldies! Ļoti daudz lietas, ko mums nevajag pat braukt, nezinu, uz kuru zemi galu mēs šeit varam visu šo te dabūt. Plus vēl mums ir arī iespēja tīri, karjeras peldēties, braukt gan ezers, ļoti tuvu. Principā, tā, kad tu esi mājās, tev vēl ir iespēja ļoti daudzas lietas izbaudīt. Un arī kultūra pasākums, kā pa brīnumu, jo varbūt dažreiz ir tā, ir kaut kāda viena lieta un nav tās otras. Mums ir gan.
domāju, ka īstenībā ar katru gadu paliek daudz vairāk iespēju. Man liekas, ka drīzāk mēs tanī brīdī bija pamatlietas, ko mēs novērtējām, bet mēs nemaz nezinājām un arī nebija, ja runā par šitiem papildus izglītības pulciņiem kultūras namā. Protams, ka viņi tikai pāris gadus atpakaļ tā ļoti aktīvi sākās. Varbūt bija kaut kāds sporta aktivitātes vēl, bet man liekas, ka katru gadu viņas paliek arvien vairāk. Dejotāju pulku, cik vienīgi, kaut 4 kolektīvi, laikam. Jā, bet bērniem viņš pārsteidz Bērni, jaunieši, lielie, kādīgi gabali. Jā, mums arī draugi dejo pieaugušie, vidējās paaudzes kolektīvā Upe. Tikko izveidotā, principā. Arī, jā, tā kā faktiski ir iespēja arī izbaudīt draugu sniegumu. Personīgi, ja vien tas nav okeāna krasts, kaut kur ļoti tādas kardinālas pārmaiņas, tad Latvijas geogrāfijā es šeit jūtos ļoti labi, jo šeit ir tā kā krustpunkts daudzām lietām. Nē, man liekas, ka tas ir saistīts ar to, ka tā vieta tā kā pilnīgi kaut kā pievelk. Ja tā, kad mēs pirmoreiz šeit uz zemi skatījāmies, teiksim, no atbrauc no rīta, saprot, ka principā tu atnāc, izkāp no mašīnas un saprot, ka jā, tā ir īstā vieta. Un tu nevar pateikt, kāpēc, vienkārši tā ir īstā vieta. Kad mēs būvējam savu māju, bija tā, ka ļoti daudz dzirdēju no draugiem, arī viņi būvējāt, ka teiksim, problēmas tur, problēmas šitad, nevar to saskaņot un nepārtraukt kaut kādas. Un tad es nekad nevaru saprast, kāpēc tā, jo kur es eju, man ļoti vienkārši nāk visi pretī, pastāst, ko izdarīt, palīdz pastāst to, ko es nezinu, kur es vēl kaut kādu iegūmu dabūt papildus. Tā kā pa tādu izšķurētu lielceļu, tā kā viss notiek. Es teikšu tā, man liekas, mēs sākām izbaudīt kaut kā to dzīvi šeit tieši. Protams, apstākļi labāki tur. Tu paliki mierīgāk. Jā, es paliku mierīgāk, jo man vairs nekur
nav, teiksim, jārisina kaut kādas lietas. Man jau tomēr liekas, neskatoties uz Ikšķilas lielo vēsturi, viņi īstenībā šobrīd ir tādā ļoti kreatīvā vecumā. Šeit, jā? Nogriezās. Zon? Šeit. Šai ēkai ir 100 gadi tieši šogad. Un šī gadā mēs esam viņu sakārtojuši, ielāgojuši tām vajadzībām, kas novadām pašvaldībai pašu būtiskākās. Mēs esam pozitīvisti pēc dabas. Nu, ja, piemēram, būs kaut kāda problēma un kaut kas varbūt maziņš labs. Šī iespēja uzlabot. Jā. Mums apmēram šādi ir. Nu, teiksim tā, vienu pavasarī, kad tur aizdambējās upe, mums ūdens atnāca līdz mājai. Nu, ir divi scenāriji. Viens scenārijs teikt, ka Dievs var šausmas, bet nu, tā kā vispār traki ir. Otrs variants ir, ko ar to darīt. Mēs paprasījām, kurš mums no draugiem vai... Račkiem. Mums brālis iedeva uzpušamo laivu, un vīrs izvizināja bērnus tagad no tujām pa visu to lauku. Reāli, viņiem bija tāds prieks neviltots, jo pēc pāris dienām ūdens aizgāja, viņi atbrauca no bērndārs. Kā viņi teica? Plūdi beidzās, cik žēl! Lieta, ko es personīgi sev gribētu, mēs nedzīvojam centrā, tad mums ir jāpatīra ceļš vairāk vai kaut kādas problēmas ar to, kad ir atkusis un tāds, jā, bet, kur viņas nav? Nav bijis nekad tā, ka mums, starp citu, tajā plūdu laikā mums pat atbrauca no domas prasīja, vai mums nevajag palīdzību. Nē, mums vajag labi. Jā, mēs te izklidējam. Tas ir tā, bet tas ir tīri vienkārši šī vieta un šī pilsēta ar visu to, kas viņai ir. Viņa atbilst tam, kā mēs paši sevi dzīvē redzam, jā, un kā mēs gribam attīstīties, kādu pieredzi mēs gribam iegūt. Mārtiņš kaut ko grib teikt. Novēl. Nē, es neko negribu teikt. Kā? Pasaka, tā ir ķīmijas laboratorija. Lielu priekšbērniem. Viennozīmīgi noteikti ir jānovēl, lai vienmēr ir, lai ir daudz foršu cilvēku, kas izvēlās šo
vietu par dzīves vietu. Attiecīgi ir gudra un vieda pašpārvalde, kas gan ļauj izpausties, gan atbalsta iniciatīvu, gan spēja kaut kā atrast, teiksim, to skaidrs, ka visi nekad nevar iegūt visu, bet lai ir tā attīstība, viņi ir tāda, pārdomāta vairākas soļus uz priekšu.